Tas bija ātrs ieskats tieši jaunumu. Flagmans mums arī stāv uz galda, varat pamēģināt šodien pabildēt. Tieši kamera atšķirās no R6 tas paudzes ar to, ka Stacked sensors. Man cerība ir, ka ir saprotams, kas ir Stacked sensors, un R6 ir partial stacked. Tas ir tehnoloģija, kad no visas matricas nolasa ātrāk datus nekā parastam sensoram, jo ir vairāk slāņu ar elektroniku. Ļoti sarežģīti, ļoti dārgi, daudz siltumā izdalās, bet nolasot datus ātrāk no sensora, mums samazinās rolling shutter. Vai, piemēram, ja brauc tramvajs, tas tramvajs būs taisns, nevis šķības. Ja mēs panējam ar kameru, mums koki aizmugurē būtu vairāk taisni, nevis šķibi. Ja mums brauc satikšu auto, tas būs vairāk taisns nekā šķības. Kādam vajag paspēlēties, mums ir A7 4. paudzes kameras, varat salīdzināt kā jaunas kameras. Lai pareizi teikt, R5 nolasa sensoru pa 12-13 milisekundžu laiku, attiecīgi, piemēram, Sony A7 4. paudzes, tur bija 60 milisekundes. Canon R6 tur 14-16 milisekundes atkal palielinās ar elektronisku šateriem. Tā kā šis ir tāds ļoti svarīgs moments daudz aspektos. Protams, te atkal Canonam ir jautrākais, labākais autofokus, bet nav, piemēram, to sejas atpazīšanas funkcijas, kā ir R6 Mark III. Varbūt viņi to pievienos, mēs to redzēsim vēlāk. Pievienos ar programmatūras atjaunošanu. Ar ko atšķirās vēl 5. sērijā, kā pilnīgi atsevišķi neatkarīgi procesori ir uz bildžu apstrādi un uz AI funkcijām. Tāpēc tur daudz jaukas funkcijas. 5. sēriju var tieši fokusu kontrolēt ar aci, ar zilīti, skatoties skatu meklētāja, kuru jūs pārveidat aci, pārvietojat uz kādu objektu skatu meklētāja. Sensori, kuri ir novietoti skatu meklētāja iekšpusē, viņi nolasa zilītes virzienu un uz to punktu samaina autofokusu. Gan šodien ieteicu to paskatīties, izvēli neizslēgt, jo tam ir jābūt kalibrētam pret jūsu aci, lai kamera tieši ar AI funkciju atpazītu jūsu zilīti pareizi. Pretējā gadījumā jums izskatīsies, ka vienkārši fokus pats pa sevi staiga pa visu kadru, jo kamera domā, ka jūs ar aci vienkārši skraidāt pa visu laukumu. Bet ļoti jauka funkcija, ka var aizmirst par punktu selection vai pa kaut kādam specifiskam lietam. Bet R5 vienkārši arī tādi ir? Domā, nevis Mark II? Jā. Man ne, tikai 2. paudzi, jā. Tas bija jautri tieši 25. gada rudenī, kad izstādē kamera bija parādīta Amsterdamā, un tāda funkcija ir ieslēgta, viņa nav kalibrēta, visi pienāk, pienes kameras, tāpat arī, un te vienkārši autofokus skraida šitadi pa visu laukumu, un pēc tam, viņš nav kalibrēts, nav piesaistīts jūsu acim, tāpēc skraida. Un R5 ir neticami liela stabilizācija ar iebūvētu matricu. Tas gan pateicoties, ka pati matrica iespējams ir lielāka, gan mums kadrs parastais ir tā kā full frame, gan no tā, ka Canon skaidro, ka viņi ne tikai izmanto kameras iekšējos giroskopus, lai saķert kameras kustību, tricienus, šupošanu un no tā stabilizēt matricu, bet izmantojot oriģinālus Canon objektīvus, katram objektīvam iekšā ir papildus giroskops, pat ja tur nav stabilizācijas. Un kamera saite ar objektīvu mēr šupošanu, to vibrāciju no mūsu rokam ne tikai ar iekšā, bet arī ar objektīva giroskopu. Un no tā mēs varam padomāt, ka ja mums sensors ir tikai viena punktā, viņš var nolasīt tikai kustību, kas notiek šeit. Bet kad mums ir papildus sensors kaut kur objektīva tālāka galā, tas var nolasīt kustību precīzāk. Ar to tas ir vienīgais ražotājs, kurš izmanto saiti giroskops kamera, giroskops objektīvā, lai dabūtu datus uz procesoru un apstrādāt precīzāk to stabilizāciju. Es gan katru reizi brīnos redzēt šos ciparus, jo mēs zinām, ka 8 stopi, 8 soli, tas ir 1/256 daļa.
Tas nozīmē, ka uz 200 mm var fočēt 1 sekundē sledža ātrums un būs pietiekami laba bilde. Nu, gan izklausās tas traki, bet pēc cipariem tā sanāk. 8 stopi, tas ir 256 reizes uzlabo sledža ātrumu. Tas ir, es domāju, tas princips, ka uz 100 mm mums jābūt 100, lai pietiktu normāli nobildēt, uz 50 mm 150. Rezultāts uzlabo ar bildes kvalitāti, jo tu vari lietot mazāk ISO. Tu vari kompensēt, ja tev uzreiz tu gaismu vairāk ieliet. mazāk ISO, jā, pareizi. Jā. Vai, piemēram, ļaut objektam izplūst, kas kustas priekšā, lai fons būtu precīzi aizverot diafragmu. Un gan Sony, gan Canon vienlaikā saka piedāvāt kompresētu ravu bez kvalitātes zušanas. Iepriekš tas saucas kompakt RAV, C-RAV, kas bija tieši megapikselu samazinājums RAV, kvalitātes samazinājums. Tagad Light RAV, tas ir vairāk kā zip arhīvs. Viņš sakompresē failu no 45 megapikseli, tas ir 45 megabaiti, plus JPEG, tas kaut kāda 55 megabaiti līdz 20 aptuveni. Ietaupot jūs kartiņu, kartiņas tagad ir dargas. Ja mēs jau pieminējam par rolling shutteriem, šeit varam arī paskatīties par autofokusu, ka citi ražotāji joprojām piedāvā kaut kur -4, -5 JV, tas ir electronic volt, gaišumu, ar kurā var saķert kamerā autofokusu. Canonam ir 1,5 reizi labāks tas parametrs. Un kāpēc? Jo atkal Canoni, gan R6, gan R5, viņiem fiziski nav fokusēšanas punktu. Cik mums ir dubulta slāņa dual pixeli autofokus, jeb katrs pikselis sastāv no 2 pikselīšiem, un ar katru pikseli kamera jūt, cik ir kadrs fokusa vai autofokus. Un var just, kur ir fokus priekšā vai aizmugurē. Tad zonu tur ir, kā viņi raksta, tur 3000 zonas, bet tas ir tikai zonas, starp kuru mēs varam pārslēgties. Bet reāli gan R6, gan R5 var just autofokusu, just fokusu ar katru savu pikselīti. Un cik pikseli kamerai ir jūtīgi, tad kamera spēj redzēt praktiski tumsā. Un, protams, mums ir arī dubultais slots, dubultā atmiņas karte.